Labdien! Šodien mēs ar jums izrunāsim divus terminus, divus jautājumus. Pirmais, kas ir periodiska funkcija, otrais, kas ir periods. Tātad, uz ekrāna jūs tagad redzat divus piemērus. Divus piemērus periodiskajām funkcijām. Kā es varu saprast, kā es zinu, ka tā ir periodiska funkcija? Diezgan vienkārši. Es ņemu kaut kādu daļiņu no mana grafika, kur, piemēram, paņemšu daļu no šīs raustītas līnijas līdz šai raustītai līnijai. Un redzu, ka šī daļiņa, tad šis periods, šis grafiks, viņš atkārtosies bezgalīgi daudz reižu. Tas nozīmē, piemēram, ka ja es paņemšu šī grafika daļu, pārnesīšu viņu tālāk, tad starta pozīcija man tagad atradīsies beigu pozīcijā, tad man grafiks atkārtosies. Tāpēc es varu pateikt, ka šī funkcija ir periodiska. Tagad aplūkosim, kas ir periods. Periods tas ir vērtība, kura parādīs pēc kāda attāluma mūsu grafiks atkārtosies. Piemēram, kā to var attēlot uz grafika? Es paņemšu jebkuru punktu uz grafika, paņemšu tieši X as punktu, piemēram, šo punktiņu, tā skatos, kur šeit man ir grafiks. Un es eju pa grafiku un meklēju tādu pašu punktu. Aha, kur viņš ir? Viņš būs kaut kur šeit. Tālāk atkārtojas. Aha, tad tālāk man nāk jau nākamā daļa, kura atkārtosies. Tātad periods būs šī nogriežņa garums. Es novilkšu nogriezni no sākuma punkta līdz beigu punktam, un šī nogriežņa garums man būs periods. Periodu apzīmē ar lielo burtu T. Tad T vienāds, šeit būs 6 veseli un 5 desmitaļas. Aplūkosim sinus funkciju. Uzreiz varu pierakstīt, ka periods sinusam tas ir 2π. Trigonometriskai funkcijai sinus un kosinus periods vienmēr ir viens un tas pats, bet par to runāsim pēc tam. Tātad, kā es to varu attēlot uz grafika? Piemēram, es paņemšu punktu mīnus π dalīts ar 2. Skatos, kur šīs punkts, eju tālāk, kur mans punkts sāk atkārtoties. Tad es saprotu, ka periods man būs no mīnus π dalīts ar 2 līdz 3π dalīts ar 2. Redzu, ka šeit man ir 90 grādi, šeit atkal 90, 90 un 90, 4 reiz 90 būs 360 grādi, jeb 2π. Beidzot, mēs tikam līdz tam brīdim, kad mēs varam pierakstīt periodiskās funkcijas vispārīgo izskatu. Tātad periodisku funkciju pieraksta kā f no x, kas ir vienāds ar x plus mīnus k reiz t. T tas ir periods, kur k ir kaut kāds vesels skaitlis, kā pieder veselu skaitļu kopai. Tas nozīmē, ka, ja es pie funkcijas, piemēram, šeit viņa apzīmēta kā x, pielikšu klāt bezgalīgi daudz periodu pa labi vai pa kreisi, tad vērtība atkārtosies. Paldies par uzmanību, visu labu!